Biķernieku trase attīstās katru mīļu brīdi. Tagad, lai uzzinātu, cik ātri kāds izbrauc trasi, vairs nebūs jātur rokās telefons un jāuzņem laiks ar chronometru. Biķernieku trasē jau pagājušā gada beigās tika uzstādīta laika kontrolas sistēma. Un tas nav jaunums vairāk, bet tas jaunums ir tāds, ka no šī gada biķernieku trasē pašai ir savi transponderi. Tas nozīmē, ka jebkurš, kas atbrauc uz biķernieku trasu un vēlas nomērīt laiku, kādā laikā viņš veic kaut kādu noteiktu apli vai apļu konfigurāciju, viņam ir iespēja to izdarīt ar precizitāti līdz 1/100 sekundē. Laika mērīšana darbojas biķernieku trases autoaplī, motoaplī, kartinga trasē un pat ovālā. Pakalpojumu izmantot var gan profesionāli autosportisti, kuri vēlas individuāli patrenēties, gan amatieri, kas noīrējuši trasīti un grib pavizināties prieka pēc. Ņemot vērā, ka šī trase, kartinga trase, ja mēs runājam tieši, nav sevišķi gara, ja, tad šī laika precizitāte ir ļoti svarīga, ja, jo tur jau gadās tā, ka ne tikai kaut kādu sacensību laikā, bet arī kādu citu pasākumu laikā kādu 5-6 cilvēki iebrauc vienā sekundē iekšā, ja, un tad viss izšķir simtdaļas. Vēl viena nianse. Pilnīgi iespējams, ka tev pašam savs, šajā gadījumā mailaps transponders. Tad tev jāatbrauc uz biķernieku trasi un pirms starta tas jāiereģistrē programmā. Ja tomēr nav savs, tev tādu izsniegs. Vislabāk ir noteikti sazināties ar e-pastiem. Tas ir info@bksb.lv, uz ko uzrakstīt savu e-pasteņu, pieteikt laiku, kad ir tā vēlme braukt trasē. Attiecīgi mēs pēc tam sazinamies ar šo e-pasta rakstītāju, vadoties no tā, vai trase ir brīva vai nav. Sazinamies par noteiktiem laikiem, viņš ierodas trasē un var droši braukt. Ir iespēja pēc tam savus apļu laikus redzēt arī internetā, jo šī sistēma strādā kopā ar internetu, ja, un uzejot uz biķernieku trasi virsū attiecīgi internetu mājaslapā, var redzēt savus rezultātus. Arī mēs, filmējot jauno sezonu rubrikai Iedo izbraukt, nolēmām biķernieku trasē izmēģināt jauno laika mērīšanas iekārtu. Mums šī sistēma patīk. Transponders, kurš jāievieto automašīnā, ir maziņš, aizņem ļoti maz vietas. Ieguvumu arī daudz. Pirmkārt, nav vairs jāstāv trases malā ar telefonu rokās. Otrkārt, ja pirms tam uzņēmām laiku tikai galvenajam aplim, tagad zinām, cik ātri vai lēni cilvēks izbrauc katru apli. Treškārt, pēc katra braucēja var palūgt apļa laiku izdruku. Pats galvenais, kā jau teica Lagzdiņu kungs, aparātu neietekmē cilvēciskais faktors, tādēļ tas ir precīzs. Skatoties nākotnē, šo iespēju noteikti jāizmanto tiem, kuri dosies uz biķernieku speciāli izveidoto ziemas trasīti. Sanāks jums ne tikai braukt un slidināties, bet arī uzzināt, cik ātri jūs esat izbraukuši trasi. Tagad ik viens varēs apsteigt savu draugu vai komandas biedru un būt pārliecināts par apļa laiku precizitāti. Ātri, ērti un vienkārši. Toties pats galvenais – precīzi.